Nu, sveiciens visiem. Šitajā vietā jau es, protams, biju, jau kaut kad filmēju no gaisa. Atpazīstu tā ko piemiņas zīmi. Doma ir šodien pārlidot šeit smukai upē, ko sauc par Daugava. Un tas būtu apmēram tajā virzienā 1,3 km, 1,4 kaut kā tā. Daugavas pilskalns, tur bišķiņa aplidot viņu un atgriezties atpakaļ un palidot, kamēr beidzas baterija. Līdz ar to apskatīties, cik ilgi baterija kalpo. Nu, kaut kā tā. Stutēsimies augšā, ieliksim svaigu bateriju. Galvenais neaizmirst nospiest ieraksta pogu, kas man regulāri aizmirstās. Un tad jau skatīsies, kas tur notiek. Tā, tad šodien tas plāns, ko jau es izstāstīju. Approached edge of altitude zone. Tā, visas atļaujas ir 500 metri. Home point updated. Mēs šodien lidosim zemu. Mēģināsim zemāk nolidot kaut kādu 20 metru augstumā. Ok, 99% baterija. Nospiežam ierakstu. Aiziet. Home point updated. Kāpēc man ir N moda? Man ir S moda. Vai izeltums lielāks? Lidojam. Lidojums normāli. Skatāmies, kur mums jālido. Virziens it kā pareizs. ar 8,5 km/h. 11 metru augstums. 500 metri to būs jau atlidoti. 500. Tā, skatāmies kartē, vai mēs pareizi. Nu, kā virziens pareizs. Lidojam 86%. Signāls nav ļoti labs. Varam viņš pakrutīt uz leju. Putni kaut kādreiz lidoja. Putni arī augšā kaut kur lidojuši, ka tomēr augstāk pacelties. Nepacelt sistēmu. 25 metriem. Skatāmies, kur mēs esam. Nu jā, drīz jau būsim. 900.
kilometrus un 30 metri. Nu, kur mēs esam, jā. Visual positioning failure unable to return automatically. Pay attention to flight safety. Attitude mode. Fly with caution. Tā, kaut kas atliek braucas ir. Atlidosim višķi. Pats kalns. Tad augstāk lidot. Zem. Pagriežamies višķi. Tāds pilsons. Tā ir kaut kā bērza arī ieskrīt. Nezinu, 72%. Kaut ko man tur teica, nezinu par ko. Kaut ko man tur teica. Home point, kaut kas tur. Nu, okei. Smuki. Lidojam atpakaļ. Paceļam kameru. Attiecīgi, višķi augstāk, ne? Lai būtu uz priekšu un lidojam atpakaļ 66% pulka. Nu, 29 km/h ceļa vējš. Tā, nolaidīsimies zemāk. Metri pīt. Zemāk nevajag. Nolaidums visādi spaldi. Tā labi. Nedalaidam, tad jābrauc mājās. Home point. Viss okei. Lidojam tikai. 56% vēl. Palikuši 500 metri. Kā sacīt, jāsaka vēsā mierā. Četrsimt metri. Metri sev viņu dzirdu. Celsimies augstāk kaut kādus 5 metri. Kur sēž? Nu, tad vēl 47% vēl norma. Piemineklis. Cilvēki staigā. Dandi arī vazājās. 44% palikuši.
Turpinās labs. Attālums jau atkal 300 metri, 40%. Cilvēki steigā. Signāls 50 metriem. Braucam atpakaļ. Jā, te koki visādi traucē. Vispār jau kā pagriezties pret dronu un būtu skatībā, bet man uzdevums ir izlidināt bateriju un apskatīties, cik ilgi būs lidojis. – 34% palikuši. Praktiski vēja nav. Tiek trāpās pa vējam, tad jau tāds tīri labs ātrums 29 kaut kādu km/h. Bet pret vēju arī 28. Tā, kur mēs tagad aizlidojam. Aizlidojam līdz. Tā līdz stāvvietai. Laivu ko palaida. – 24%. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Švaka. Jāatgriežas mājās. Return to home. Izmēģināsim arī kā ar lielu distanci viņš tūlīt arī atbrauks mājās. – 19% vēl palikt, principā jau var Landing. lidot. 18. Cik viņš jau sēžās zemē. Landing. 14% palika. Viņš automātiski nosēžās pie 9%, tā kā vēl jau laiciņš bija ko lidināties. Labi. Izslēdzam ierakstu. Paskatīsimies. Profils. Pēdējais lidojums. 12 minūtes. Kopējā distance 4 km 39 metri. 390 metri. Nu, karači 4,5 km. 12 minūtes. Nu, normāli. Bača vēl ir, principā, viņa tepat uz vietas varētu arī palidināt līdz tiem 9%. Nu, skaidrs, labi.